Šis bija grūts, bet slavens gads. Šī gadā Padomju lielvalsts ar uzvaru nobeidza Lielo Tēvijas karu. Daudz cildenu darbu ir veikts pagājušā gadā. Lai 46. gads atnes mums jaunu prieku, jaunas uzvaras. Laimīgu jauno gadu! Tiem, kuriem šausmu ceļš sākās vēl 1941. gada 14. jūnijā, it kā pavērās gaismas plaisa Sibīrijas debesīs. Arī staļinisma realizētāji bija kļuvuši it kā laipnāki. Nepilngadīgie bāriņi varēja atgriezties mājās. Man bija tā laime atgriezties Latvijā 46. gadā ar bērnu ešelonu. Abrīnojami cilvēki bija noorganizējuši. Faktiski tas bija domāts evakuētiem bērniem, bet atsaucīgi un uzņēmīgi cilvēki šādā veidā, cik man zināms, palīdzēja apmēram 1000 bērniem atgriezties Latvijā. Tas bija kaut kas neticams. Šausmīgi laimīgi bijām, pilnīgi nebijām spējīgi ticēt tam. Iznāca no misārā sēdiem kaut kur uz kaut kādām trepītēm, iznāca laukā no kantora un pateica kaut kāda darbiniece, ka mums vedīs mājās. Un pirmos latviešus ved, mums arī Igauni bija bērnamā. Bija arī no Moldāvijas izsūtītie bērni. Vienā dienā mums tur direktors izsauca, es gribētu braukt uz Latviju. Mēs bijām diezgan alcīgi, jā. Jo mēs jau zinājām, ne mēs te kādu rādu zinājām, mēs zinājām rādus, bet nevienā adresi neko nezinājām, mums kā saka, mēs neko незнājām. Ну, говорили, что только у кого нет родителей. Да. А с родителями нет. Bet īstenībā jau mamām jāsapist tas paldies, ka mēs esam šopat braukuši vispār. Mēs māti varbūt redzējām tikai nakts laikā, kad viņa atnāca. Mēs jau visu dienu brīvā vaļā arī, teiksim, mēs tā skraidījām. Un tā kā no mātes mēs šķīramies samērā tā viegli, un māte pat tā pabrīnījās, ka mēs tik viegli kaut kā tā aizskrējām. Es tā domāju, cik tādām mazām cilvēkam varbūt maz vajag kaut kāds tās, kur būs maize, kur būs miers un iztika. Un māte teica, es jau drīz būšu, arī es būšu, un jūs tikai brauciet. Skats tas bija briesmīgs. Raudāja visi prombraucošie, paliekošie, katrs jau domāja, ka tas ir uz visiem laikiem un ka tas nekad mēs vairs neredzēsimies. Tad tāda barža, mums bija jāiet pāri uz to kuģi. Es atceros, māte stāvēja, tāds augsts obas krasts, viņa stāvēja tā kā pārakmiņa, visies tajā krastā, ne, viņa raudāja nekā. Es, protams, nevarēju nekur, man tur rādīja gan spuldzītes, gan visu ko, jo it kā, lai novērstu uzmanību, bet man vienīgā doma bija tikai par to krastu, kā viņi tur paliek vien pat tumsā stāvot. Bet viņa acīmredzot saprata, ka ja es palikšu tai sāģā, kad es būšu latvietībai pazudis cilvēks. Mamma mani gribēja aizsūtīt pēc kara. Viņa saka, es tev aizsūtīšu labai tantei, tur viņai bija brālēns, viņiem nebija bērni. Nu, es saku, kā es tev varēšu mamma atstāt vienu pašu? Nesakrītu. Un tā es atstājos ar mammu, saku, kur tur es pēc svešiem cilvēkiem, ko es maziņa biju, nevienu nekā tur nezināju. Es kategoriski pateicos, jo es zināju, ka mamma vienpat nevar palikt, ka tad viņa arī nomirst tur. Mammiņa man sūtīja. Mammiņa teica, labāk, kā saka, lai es braucu, vismaz es palikšu dzīva. Lai brauc abi divi,
Un viņi saka, tā, kas būs ar mani, tas būs, bet brauc un tā krada te bija Latvijā vai uz laukiem, jeb kaut kur, nu, lai brauc, lai izdzīvot, vai ne, lai izglābtos. Es nebraucu vienkārši. Es teicu, ne, mamiņ, jā, kā saka, mirsim abas, bet es tev neatstāšu. Es biju tik šausmīgi tālu. Es dzirdēju to, kad bērnus organizē mājās braukt. Bet man līdz Krasnojarskai tikt, mani pirmkārt neviens nebūtu laidis, jo mēs visi skaitījāmies член артели имени Ģeržinskava. Neviens mani nebūtu laidis vispār uz tādu, un man nebija nekādas iespējas. Es dzirdēju par tādu iespējamību, bet man līdz Krasnojarskai tikt, tas būtu apmēram kā, es nezinu, kā šodien jums kādu attālumu dot, lai jūs to saprastu, ka tas bija nereāli. Mazākais brālis nevarēja braukt tikai tāpēc līdz, ka viņam drēbes nebija. Nekādas. Nu, viņš arī pats bija teicis, es nevaru braukt. Man nav bikses, kāpēc tu tālu nebrauc, man nebija bikses. Mēs ar pirmo kuģi jau gribējām braukt projām. Mums mēģināja pienākt, lai mēs gaidām nākošo, bet mēs jau baidījāmies, ka kaut kas nenotiek. Un augsts ļoti bija. Un braucamies to pirmo kuģi. Nu tad līdz Ilānskai mēs gājām tie 100 kilometri kājām tur 2 dienas, ja? Tad tur vilcienā es atceros iekšā un pirmā naktī mums viss, kas tur bija, tur mums apzaka, tur aptīrīja tā vilcienā. Bet kā toreiz bija, ka tādi tur biļetes bija, nekas, aizēju uz to Kazuļuku staciju, vagoni vaļā nebija dzirdēja, vajadzēja kāpt uz jumta. Es to nekad neaizmirstīšu, neviens te netic, kā es saku, un nevar iestātīt to nevienam, ko es pārdzīvoju, tik nevienam cilvēkam, to neviens netic to. Man tas šausmīgi sirsnīgi sāpat, man tuvējie netic. Un es tik uzgābu uz tā vilcienu, augšā uz tā jumta, un ap to skursteni šitā apķeros un guļu. Bet man jātiek Krasnojarskā. Izbraucu vienu to staciju, otru kādā 3. stacijā, tas pravadnieks ielaikam tie vagonu pārziņu. Tie ierauga, es raukšā. Tās dabūs tādu koku grūž man zemē. Es nokāpu zemē, otrā pusē, kur nav tā stacija. Sāktas vilciens kustēties, es atkal rāpjos, bet kur dūšu, kur bairi, ka man tagad vajadzētu, es nezinu. Agrāk bija tādi tie vagoni, kas sagāja kopā tādi buferi. Un tad mēs dabījām tur uz tiem buferiem. Un visu naktu uz tiem buferiem noslāvēju. Es biju apgūlus, man jau bija uznācis smiegs, ka es atmanos, ka es saku, man vēl tagad tie riteņi ir acis priekšā. Kādā viena kāja, es gandrīz jau biju uz tiem riteņiem. Nu, tas saka, no, ka nav Dievs. Saka, Un tad aizbraucam līdz Krasnojarskai, un tad tur mēs braucam uz tādu, it kā to bērnu sapulcēšanās vietu. Tur kaut kādā pionieru nometnē kaut kādā tur, bet nu, tur nosaukumu. В 1946 году, вы помните, после войны, что со всего края собирали латышских детей и отправляли в Латвию? Да, да. Вы такое помните? Помню. Ну вот расскажите, как это было? Что сразу начать-то? Что-то я уж теперь не вспомню, как что. Es ar savām acīm redzēju tādu augstu klinšainu krastu bija, kā pulcējās tie bērni tajā nometnē, tā kā tādas skudriņas no taigas nāca ārā. Tur tie laikam tuvāk Krasnojarskai dzīvo, jo viņi ar kājām tur viss neatceros, ka kāds būtu ar mašīnu ievest. Un tam mums bija jāgaida, kamēr 400 bērni salasās. Nu, tur
bijām tur kādu nedēļu, mēs laikam bijām. Laikam vajadzēja salasīt nepieciešam daudzumu. Tā es saprotu. Taču nesūtīs 3 bērnus tur vagonā iekšā. Man bija 7 gadi, un es neko nespēju paredzēt. Man kaut ko iedeva līdz kaut kādu maizītu, ko jau tur mamma varēja iedot. Tas viss jau man sen bija apēsts, jau izdalīts, jo es biju diezgan tāda ņipra, žiperīga un kustīga, un izdalīts un apēst, un nekā nebija. Un tad mēs gājām kaut kur pa dārziem un vilkām burkānus ārā, es atceros, mēs ēdām. Что мы ели, то я не ели. Ну, они голодные были? Да нет, вроде не были. Не жаловались, что голодны. А кушали хорошо. Šausmīgs bats un šausmīgs uts tur bija. Mūs sūtīja pārlasīt tādas sasalušas burkānas un sasalušas kartupeļus uz kaut kādu noliktavu. Nu, tad mēs tos ēdām, nu, tad kaut kas tajos vēderos tika. В лес ходили за грибами, а потом дадим поварихе. Я-то знаю, я говорю, девчонки, мы сейчас поварихе дадим их, она нам нажарит, они вкусные грибы. Правда, бабушка, тетка? Я говорю, правда, ребята, они вкусные, она нажарит нам к обеду. Ну и правда, повариха была эта. Она нажарит нам. Ну как, говорю, ребята, грибы. Ой, вкусно, говорит, тетка, вкусно. Ну, говорю, ладно. Мы еще пойдем. Завтра еще в лес пойдем. Pirms braukšanas uz Latviju tika visi vest uz pirti. Un bija jau septembris, bija jau vēls, tā kā daudz apsaldējās un visi, un nebija jau to drēbju tāda īpaša. Kaut gan pēc tam bija kaut kādas amerikāņu, no Amerikas bija sūtītas kaut kādas drēbes, no sarkanais krusts kaut ko bija atsūtījis, un tad jau puslīdz varēja tiem bērniem kaut ko iedot. Tāds skats vēl manā priekšā, kad bija tiešām tas brīdis pienāca, kad mums uz to vagonu vedu, ko kabināja klāt, lai uz Latviju braukt. Tāda komisija bija ieradusies tajā nometnē, un mūs visi sastādīja tādā ierindiņā. Un mani pirmo ap pirkstiņu paaicināja, lai es iznāku ārā, es biju šausmīgi nobijusies. Es domāju, akal esmu kādas sakāvusies, un man laikam nesūtīs uz to Latviju, uz kurien viss tagad tur sataisījušies ir. Es domāju, es uz to Latviju netikšu, es akal esmu kādas nejaucības sastrādājies, bet nē. Man uzdāvināja tādu jauku sarkanu flaneļu kleitiņu, siltu un mīkstu. Jo es varu iedomāties, kāda es izskatījos. Man bija arī bruncīts, jau laikam tā man bija, un tajā bruncītī bija tāda akmeņi iesieta iekšā, tāds striķīts pār, tas bruncīts uz tādu striķīšu karājās, un apakšā man bija tāda plika miesa, jo tajā brīdī tas praķīts pie māsas bija. Un es tiku pie tāds jauks sarkans flaneļu kleitiņas, kas man likās, ka tā ir. Ka tas ir pilnīgi kaut kāds, prieklieli tie bija. Un vilcienā braucām arī kā sīķis mucā, bet tas bija uz dzimteni. Latviski mēs nepratām runāt, nepratām vienkārši, mēs sapratām visu, bet mēs nerunājām. Mums brīdinājumi, nerunāsiet latviski, mēs jūs izsēdināsim. Bet tas bija drausmīgs bats, ko mēs pārcētām vilcienā. Tas bija drausmīgs bats. Mums vienreiz dienā kaut ko iedeva, kaut kādu tādu tumīti bļodiņā. Un dažreiz pat ūdens nebija. Runas klāja, ka mēs tiekam apzakti, ka Latvijas valdība ir iedevusi kaut kādas produktus, bet ka tur viņi ir iztirgoti. Es nezinu, kam bija taisnība, bet ceļš atpakaļ bija drausmīgs. Kad es šitā te pabraucu, tad man bija pilna sauja ar utīm. Utis mūs ēda nost, jā. Jo mēs bijām badā. Jā. Mēs bijām drausmīgā badā. Jā, jo tiem vedējiem, viņiem vienkārši nebija mums ko dot ēst. Vilcienā taņi zaldāti deva mums savu paiku, cik viņi vien varēja dalījās ar mums. Un es domāju, ka es izturēju, pateicoties savai stiprai veselībai. Jo es atceros, ko apturēju vilcienu.
Un es nesapratu, es domāju, varbūt, ka viņi bija slimi, bet ar nestuvēm iznesa bērnus, kas bija daudz vecāki par mani, pusauģi, viņi bija apsegti ar baltiem palagiem. Un tā kādas 3 vai 4 reizes ceļā līdz Maskavai. Es nezinu, varbūt, ka viņi bija tikai slimi, viņus tur iznesa pieturās, kad vilciens pieturēja, ja mēs bijām drausmīgā badā. Ilgu mūžu un veselību, par prieku visai darba cilvēcei, lielajām vadonim, skolotājām un draugam, Josifam Visarjonovičam Staļinam. Un Maskavā mums pietrūka ēdamais vispār. Tad mēs vienu dienu gaidījām, kad sagādās to ēdienu, nostumti bijām kaut kādās stacijas, uz rezerves sliedēm, tur mēs tā stāvējām, tie vilcieni gāja garām mums, un mēs stāvam. Mēs gaidījām tikmēr, kamēr mums atvedīs kādas drēbes, mēs nevarējām uz Latvijā rādīties, kādi mēs izskatījāmies. Maskavā mums izsniedz amerikāņu drēbes, atnes pāris maisus, un drēbes varēs lietots tā kā tagad, jā. Un katram piemeklē, kuram derēja, un mēs apģērbamies, atbraucam Rīgā kā cilvēki. Visi brīnījās, kur jums tik Sibīrijā smuka apģērbti. Atveda baltmaizi, 4 gadus neredzētu. Un, man liekas, iedeva mums gandrīz vai pa pus kukulītim tā maizi. Nu, dabīgi, ka mēs norījām vienā momentā viņu, un tad tā, sākām braukt atkal, mūs piekabināja pie tā satiksmes vilciena Maskavu Rīgu. Līdz pārbrauc Latvijas robežu, es gribēju izkāpt ārā un uz Latvijas zemes nostāties. Un uzreiz man viens krievu zaldāts uzreiz ar šauteni klāt un neko es tev un kā es tev. Nu, tad vairāk es nekāpu ārā. Tad visi raudēja, ka pārbrauc Latvijas robežu pāri. Visi raudēja, kas bijām, kad mēs esam Latvijā. Tad mums tūlīt salika tajā autobusā Rīgas stacijā. Un tūlīt Pārdaugavā uz Pirti. Jā, un es gribētu to pateikt tā. Un mūs sagaidīja Dēliņa kungs. Un viņš mums nāca pretī tā kā savs cilvēks. Un viņš autobusā stāvēja starp mums un kad brauca pāri pa tiltu. Tad viņš teica tā, nu bērni, vai mēs braucam pa Jeņiseju pāri? Jā, Dēliņa kungs. Viņš pret mums ļoti labi attiecās. Kad mēs atbraucām mājās, mums ielika Kuldīgas ielā bērnams pie Kuldīgas ielā, un tur mūs ielika. Vispirms mūs, protams, izlaida cauri, es nezinu, atutošanai, varbūt tā varētu teikt. Bija jāiet mazgāties, ja mēs visi bijām utu pilni, muģēji no mums. Tos, ko ģērba nost, turpat uzreiz dakšām kurtuvē iekšā, vai ne? Es atceros, ka man nogriez matiņas, jo tur bija tāda, var sakot, kukaiņa. Rīgā, lai svētība tām rokām, kas mūs atmazgāja. Tas bija kaut kas traks. Es jau kājās gandrīz neturējos aiz badu. Un tās utis un tā netīrība. Es varu iedomāties, kas tie bija pa cilvēkiem. Mēs taču bijām
Es nezinu, nav ar ko salīdzināt. Es tik zinu, ka es nevarēju gandrīz paiet. Kā mani ģērba, kā mani nomazgāja, kā man kaut kādas vati uzlika uz galvas, kur tā mutīm salīst. Es atceros tādas vārdas, ka teica dakteri, ja? Sieviete bija, ka es nezinu, uzvārdu viņas. Viņa tā runā to māsies tā. Ak, tu kungs, nabaga bērni. Gandrīz visiem sirds kā zirgiem. Tādu vārdu, ja? Tas ir no pārslots, no tam līdz. Organisms, acīm redzot, bija tik ļoti novājināts un viss, kad mēs ēdām reizēs, mēs pilnīgi viss nosvītuši bijām un no tā ēdiena viss un laikam, acīm redzot, kāda reakcija bija un man pat bija tāda izsituma, ka es biju spiest nogriezt matus, jo man visa galva izsitās. Viss bija viena liela ēde. Tāda organisma reakcija, acīm redzot, kāda bija no tā viss. Tas bija. Man liekas, ka pie galda tas varēja būt, kad lika pat pirms ēšanas tēvreiz skaitīt, ja kaut kādu lūkšanu. Bija tāda ļoti svinīga viss, tas direktors bija tāds ārkārtīgi patriotisks cilvēks. Galda jau nebija klāta vienreizēji, ja? Manā skatījumā. Bet mēs jau to daudz nezinām, kā viņš garšo un kā viņš ēda. Škīvus bāls jau mēs nebijām pieredzējuši, ka iedevu to pikucītas mēls pa vidu, un es prasīju, ka pēc tik maz iedot ēst. Aizmugurē tātaņi paņēma, ar karosam mēs izrādās, ka tā škīvi bija manā biesputra, pa vidu bija ievārījusi. Es neatšķiru to manā biesputra, to škīvi, doktor škīvus. Нас отчизна свела, как большую семью у большого стола. Либо голы свои, наливая полней, поднимаем свой тост за советских людей. Man vairāk interesēja, kā iedegt uguni, cik interesants klikšķi, kā tas iedegās, gaisma. Un bija šausmīgi bailes no tā trakojošā tualetes poda. Palaida ūdeni, kad dieviņi, tad bija pārbies tā kā baili. Tad mēs jau toreiz tāpat kā visi čukči aiz jurtas gājām, ja ne? Tā jau tur bija. Mēs jau tur augām kā maz mežonēni. Neko nezinot, neko nesaprotot. Man bija brīnums tramvajs uz ielām, elektriskā gaisma, radio. Tualetes pods, kur varēja ūdeni noraut. Tas viss man bija brīnums. Tur pie sienas novietoja sarakstu ar bērniem. Un rīdzinieki, tas visai Rīgai, ļoti daudziem Rīgā bija zināms, tas bija liels notikums, un cilvēki nāca ļoti daudz skatīties sarakstu, meklēdams savus radiniekus. Arī mūs sameklēja. Tad vienā jaukā dienā, tur jau nāca, brauca jau, tur rādini viss kas, un tagad izsauca mūs, ka mums atbraukuši kaut kādi. Mēs visi trīs aizējām. Tad, cik es atceros zālē, tur sēdēja gar malām tie visi, tā mēs apgājām riņķi un mēs aizgājām projām. Nav, sauc mūs otrais. Aizvedās papas biet. Mēs papu nepazinu, un papas mūs nepazinu. Nedēļu laikā mēs dzīvojam karantīnā, un tad onkulis atbrauc mums pakaļ, aizved mūs uz Bausku. Rīgā atbrauc mammas brālis. No Dricēna pagasta, tur viņi dzīvoja lauku mājās ar sievu. Mūs paņēma visu, Birtu, Irēnu un mani pie sevīm. Tas 46. gads bija. 7. novembris, laikam tās, ceros, ka. Mūs izņēma ārā tieši jaungad naktī. 31. decembrī es ieraudzījos pēc savu brālēnu dzīvokli. Pulkstenis bija
Viens naktī, tad es tieši atrados vannā, mazgājos, jā. Mums lika baļļās, un mums mazgāja tās baļļas, es nebiju savu mūžu redzējuši, tādas skaistas koku baļļiņas. Un tā mana auģmāma, tā tante atkal raud, un man tāda trieka tajā ūdenī, un viņi tik šausmīgi raud, un es viņai prasu, kaut kā, ne, viņa vēlāk teica, kad viņi raudājas, par ko viņi raudājas? Viņi raudājas par tām mūsu ādām ir, jo tās ādas ir kā tāds lupats karājušās uz tiem kauliem ir, un no ģindeņa vienmēr sakot. Jā, es jūtos kā 9. debesīs, kas nav gulos, jā, uz dīvanu. Uz baldiem palagiem. Jā, tagad tas prātā stāv. Kā gulos, aizmigu un laikam diennakties nogulēju. Ko es daudzreiz domāju, ka šodien tas arī ir tāds neparasts lieta, vai es spētu rūpēties par saviem māsas bērniem tā, kā rūpējos man tēvmās par manīm. Es viņai arī gribu veltīt ļoti jaukus vārdus. 1946. gadā pavērās jauna cerība. Varbūt tēvs, kura liktenis nebija zināms, būs mājās. Bet mājās labi, ja gaidīja radinieki, kuri nebaidījās par sociāli svešo elementu bērniem. Mēs sevišķi jau gribējām mūs, kā saka, pieņemt. Jo, kā izsūtītie, mēs jau bijām atkal tādi apzīmogoti. Visi baidījās no mums. Bija kas, kur mēs bērnībā esam spēlējušās kopā, jā. Un viss, kad es viņu pasveicināju, tad viņi skatījās lielām acīm. Es tevi nepazīstu, kas tu esi? Es teicu, es esmu Velta, mēs tā kādreiz spēlējāmies ar tevi kopā. Velta? Nu, laikam, jā, tā. Kā saka, labāk ej nekā tu nāc pie mums, tā bija. Tā tika uzveikts melnais bruņinieks. Iemīļoto grāmatu varoņi palīdzēs jums bērni arī turpmākajās gaitās, palīdzēs mācīties, augt. Atbraucu uz Latviju, es skolā negribu ņemt pretī, pamatskolā, nekur man neņem pretī. Tad ir problēmas, kas tāds es, ne? Sibīrijā man tur, es cilvēks, man tur rokām nesāja, ne? Visus man slavēja, ne? Atbrauc, tas man bija šoks, tad bija puikamā. Es aizgāju uz universitāti, lai varētu mācīties vakaros, ja? Dienas strādāt vakaros. Kad viņi man paskatījās uz maniem dokumentiem, viņi man izzina, ja? No turienes. Aizēju uz Liepājas miliciju rajonu. Tā laikā tur arī bija, nāca no filtrācijas mājā, tur visādi leģionāri, tur ir pilns, tur tādi žideni bija pasgalt priekšnieks, tur lamājās uz visiem, tur kāds vēlas uzdēja pārzins un ko un kā. Es eju. Kāpēc jums nav pase? Jums 17 gadi. Jums vajadzēja saņemt no 16 gadu vecuma. Es teicu, bet es biju tur un tur. Neko nezinu. Brauciet atpakaļ tur, kur es bijuši un saņemiet pasi. Nu, es tāds mazs sīks puišals bija galīgi tāds, man vēl kaut kāda bildi kaut kur ir. Apraudājos, kas, nu jau kādi jāros atpakaļ būs uz Sibīriju. Bija jau grūti toreiz jau maizi gandrīz vai 48. gadā laikam ieviest to brīvo maizes kooperatīvo saucamo. Pirms tam jau bija uz kartiņām, kur tādi dzīvos bēglis, kam tev nekas nav. Arī radiem jau ir grūti uz kakla sēdēt, vai ne? Padomju Latvijas darba zemnieki aktīvi piedalas sacensībā ar Lietuvas darba zemniekiem par labības piegādi laikā un nodošanu virs plāna. Nepārtrauktā straumē plūst graudi uz Republikas labības sagādes punktiem. В связи с засухой в ряде областей СССР и сокращением государственных запасов продовольствия, Президиум Верховного Совета постановил удовлетворить ходатайство Совета Министров СССР о перенесении отмены карточной системы с 1946
на 1947 год. Vienīgā bēgšanas iespēja no turienes bija tikai pa to Ļiņisei. Jo iet pa taigu, tas nebija iespējams, slīkšņas, purvāji vai ne, un tā tālāk. Bet tad visi evenki bija tā apmācīti, kad viņi visus vientuļos, kas tur parādījās, šāva nost. Viņiem maksāja prēmiju pa katru nošauto. Tas nekas, kad apšāva viena daļa ģeologus un kaut kādas tādas citādas cilvēkus vai ne, bet ja viņš viens pats bija, tad tas bija bēglis, tas bija jānošauj. Tātad tā nevarēja bēgt. Mēs bijām gatavi augusta mēnesī. Augustā vien dienu pienāk kuģis, mēs kāpām uz kuģi, braucām uz Krasnojarsku un aizgājām līdz stacijai. Bet izrādās, ka tā stacija, tajā ir 1000 cilvēku, pie kasas tur nav ko domāt tik klāt. Tur ir nedēļām jāstāv rindā, lai tur dabūtu biļetes. Mums bija jājauc tad pašā centrā tāda veca cirka ēka bija. Tur bija cirka ēkā, tur, kad mēs jaucām nost, atnāca tie bijuši tie darbinieki. Un viens tāds klauns, kas viņš bija tāds, viņš atnāca tādās drēbēs, ar ko viņš uzstājies. Tas drēbes viņš atstāja, tu tam ēka, viņš saka, tu ēka jauc nost, es kaut drēbes atstās šitdevā. Nu, un es to drēbes dabūju, aiznesu uz tirgu, pārdevu, un naudiņa bija, un vienkārši nakts laikā uz staciju. Un tas laikam bija otrā dienā, viens vīrs atskrien, viņš teica, mūdīgi, viņš teica, gatavo pēc sot visjolī. Vārds sakot, tādas pašas teļa vagonas, sarkanos, ar nārām iekšā, nu tikai rests nebija uz logiem, vai ne? Divas šitādas vagonas, it kā biļetes varot dabūt. Nu es tagad pametu visu, es ieskrien tanī stacijā iekšā, es domāju, tik pie tās kases, kur tu pie kases tiks, nāk no turienes jau nāk ārā, visu biļetes vairāk nav. Es domāju, nu, nākošo šitādu laimes brīdi gaidīt, es vairāk nevaru. Es mūdīgi izskrēju to peroni, skatos, tas vagons tur stāv, divu vagonu stāv. Es atskrienu atpakaļ, paņem savu čemodānu, un viens no pirmajiem tanī vagonā iekšā, uz augšējām nārām virsū pie paša loga. Atnāk viena tāda meitena ar sarkanu cepuri galvā, kā jau stacijās bija tie dežuranti. Prasa, lai visi parāda biļetes. Bet biļeti jau tur nebija nevienam. Tur, kad teikt, tā nebija tāda īsta biļete. Tā bija kaut kāds balts papīrs, un kaut kas uz to papīru tur bija rakstīts virsū, cik es tā redzēju. Un es esmu pašā tālākā stūrī, es arī izvelku baltu papīru, es rādu, es teicu, man ir biļete. Un tāpēc kāds stundas tas vilciens sāka braukt. Un tad mēs sākām braukt uz Latvijas pusi. Bet saprotiet, tagad tā, naudas, nu, protams, nav, jā, ēdis es neesmu nemaz, jā. Tagad vienu diennakti neēst, otru diennakti neēst, sāk greibt galva, jā. Bet laikam tie, kas bija pirms manis, krieviņi kaut kādi bija. Kas arī lāvā bija, viņi laikam saprat, ka kaut kas ar mani nav ritīgi, jā. Un vienkārši es atceros arī tāds iespējas, atceros, nolaižās roka gar to lāvu lejā man priekšā, un rokā jau šitāds gabaliņš maizes. Un viena ģiņas ir siļķīta. Un tas man atkal laikam izglāba no bada nāves. Apriebās tik tālu, ka es nevarēju laisties uz Latviju. Tur vēl tādas baumas paklīda, ka tur esot mūsu labais Kirchensteins. Tad atkal čekas baumas viss palaistā. Un labais Lācis, un ja tur tiekot pie viņiem klāt, tad viņi atkal to aizstāvot. Un tik smuki viss tas tiek aprakstīts tā no mutēm zinīgām. Protams, tā viss ir provokācija.
Un es nolēmu laisties, vai ne? Nu, dumšs būdams, galīgi zaļš un dumšs un ne par ko daudz nedomādams. Protams, man noķēra. Un tad mani paģēma, tad man apcietināja, es sēdēju Čekas pagrabā, Krasnojarskā, pretī Gorki pagrabā, pretī Gorki parkā, milzīgi lielā tādā pagrabā, tas ir tas jāpakšajās telpās pagrabā. Neļāva gulēt, jo tu pa dienu vari sēdēt, pa dienu tu vari staigāt, gulēt tu nevar. Pulkstens 11. Tev pasaka, atboja, tas ir, tu vari iet gulēt, pēc 15 minūtēm tevi sauc un uz pratināšanu, un viņš tev notur līdz 4:30. Un tad viņš tev laiž apakaļ kamerā. Un 6 atkal ir padjom, tā tas sevišķi uz beigām 2 nedēļas pēc kārtas. Es domāju, ka es palikšu traks. Bet traks es nepaliku, es biju vispār, tas bija drausmīgs smurks. Es domāju, dodiet, es parakstīšu visu kaut ko, pēc tam es jau domāju, tā, Raudvēls, es atzīšos visā un atzīšos, ka es esmu gribējis uzspridzināt Kremli, jo ja mirst, tad mirst ar muziku. Un redzat, Višins kungam vēl ir tāds jauks ievedums jurisdikcijā, ka viņam ir tāds pants, kas ļauj sodīt ne tikai par darīšanu, bet ir viens pants 49, kas ļauj sodīt par gribēšanu. Esmu Maskavas visos slavenojos cietumos, es esmu izsēdējies, Butirkā, Tagankā, Sarkanā Presņā, viss tur, kur agrāk viss lielie revolucionāri bija, tur es arī esmu sēdējies. Tad 47. gadā man mamma, drosmīgi būdam, vienkārši atmuka uz Latviju. Iesēdās vilcienā un atbraucis. Vienkārši var apbrīnot, kā viņai tas izdevās. Bet šeit viņi dzīvoja bez dokumentiem un nelegāli. Tad viņas māsa deva viņai pasu, un tad mammai laimējās 2 gadus ar māsas pasu šeit Latvijā nodzīvot. Bet 49. gadā latvieši viņu nodeva, un viņa kopā ar māsu nonāca cietumā. Mamma taču atbrauc man nelegāli uz Latviju 47. gada septembrī vai kādā atbrauc uz Latviju. 3 gadi nodzīvoja, gribēja iet, gāja pie Kirhensteina ar ziņojumu, ar to, ka mēs ne pie kā neesam vainīgi galā, un ka viņa ir dēls, un ka viņa tas un tas, un ka mums jādzīvoja Latvijā. Viņa 3 gadi nostrādāja Liepājā par medmās, pēc tam viņa paņēma, 50. gadā apcietināja, viņa 3 gadi nosēdēja cietumā, viņa strādāja slimnīcā tur cietumā, un tad pēc tam viņa izsūtīja atkal atpakaļ uz Sibīriju pie Sajāna kalniem. Tēvs atbrauc no Lieģeriem, 2. grupas invalīdi, viņi bija izlaiduši pa vārtiem, viņš bija tur 4 āpas līdz stacijai, tad bija atbraucis līdz Berjozokas ciematai, tur viņš mūs meklēja, un tur mūs neatrada, bet tur bija pazīstami, kas mūs pazina, tur viņš bija palicis pa ziemu, izziemojis, un tad viņš pavasarī atbrauc pie mums uz ziemeļiem. Viņš bija tik izbadis, ka viņš naktī cēlās un apēda visas mūsu maizes porcijas, viņš vienkārši nevarēja novaldīties. Viņš bija šausmīgi tādā stāvoklī, šausmīgi slims, ar slimām kājām un knapi dzīves. Bet uz ziemeļos pamazām atkopās, un tad mēs noriskējām un atbēgām uz Latviju 47. gadā. Un te mums laimējās nodzīvot tēvam kāds 2 gadus, māte kādu 2,5 gadu nodzīvoja, un es gandrīz 3 gadus tad mūs otrais izsūtīja. 25. jūlija naktī ieradās atkal konvojēti vīrieši. To es atceros, kā vecmāma uz viņiem kliedza. Viņa teica, būtu atļaujuši izgulēties, un ko jūs te staigājat? Un tas vīrietis atbildēja tā, ka viņam plāns jāpildot esot, ka viņš, vēl pagastu vecākais tur bija.
3 viņa nāca. Bet tur bija viena Latvieta, bija majori, kas to lietu manu veda. Un laikam es viņai biju iepaticies, jo viņa teica, viņai dēls arī pazudis kara laikā, tas bija Krievijā. Es saku, jūs man atgādāt manu dēlu. Nu, un tad viņa bija kaut ko, man palaida vaļā pēc nedēļas, pēc cekas. Palaida vaļā, neizbraukt neko, zem parakstā. Tad novembrī atnāca un apcietināja. Un tad man jau tiesāja šitā Aslavesovešāņī Maskavas, man tiesāja. Tad 49. gada, kad sākās atkal tā gatavošanas uz tom deportāciju, es dabūju vēstuli no NKVD. Es to visu saprotu, ja? Es paņemu čemodānu un aizbēgu no Rīgas uz Maskavu. Es tur mācījos un tur jau dzīvoju tādī kopmītnē, tādī poligrafikos. Te vienā jaukā brīdī, oktobra mēnesī, neatceros kādā datumā tas bija. Mēs aizgājām pusdienās ēdnīcā. Man no ēdnīcas saka, ej pie sauc direktors tie sauc. Es iegāju pie direktora, tur viens vīrietis sēž vēl. Un man jau kaut kā apdūšu slikti palika. Es jau sapratu, kas tas pa vīrieti, dot man papīru, lasi. Ну, я сласу только на основании постановления Совета Министров вот талах вот такого-то числа выслать на прежнее место поселения. 17. novembrī pie manis klauvē 3 tādi čekas vīri. Jums jābrauc Cēsīs uz nopatināšanu, uz noskaidrošanu. Neko līdzi neņemat. Es tik jūs noskaidrīšu, mums kaut kāda skaidrība vajadzība. Es neko nepaņēmu. Nu, saprotams, tūliņ arestīja cietumā, pratinātājs pratīja izmeklēšanā. Nu, atzina, ka es esmu bēgļa, ka es esmu aizbēgusi. Nelegāli atbraukusi. Un tagad pasauca lieciniekus, lai parakstās, ka es esmu aizturēta, tāpēc, ka dzīvoju Liepājā bez pieraksta. Viņi mani paņēma aizputē, aizveda uz Liepāju, un tur liek parakstīties par to cilvēkiem, ka es esmu bez paraksta saķerta Liepājā, dzīvojot bez pieraksta. Un atceros to, tas viens vīrietis, tas tūlīt parakstījās, tāda sieviete bija vārdā, atceros Margarita, uz vārdu nezinu. Smuka tāda stalta, gaišiem matiem, tādu garu bizi. Un viņa saka, kā? Viņa taču pierakstīta. Tas neko nenozīmē, tas ir aizputē. Es saku, jūs taču mani paņēmāt no aizputes. Klus, un viss pistolēši tiek klāt. Un liek parakstīties un cauri. Es no 4. klases paņemts tieši no skolas. Tad bija tāda kolosāla epizode. Es skolā, tā bija laikam 3. 4. klasa, nu, es vēl pasaļīgu. Noskan zvans un nenāk ilgi skolotājs. Klasītes mums tādas maziņas bija, mēs bijām citreiz 8, citreiz 11, nu tādas ļoti mazas tās klases tur bija. Un ilgi nenāk skolotājs. Pēkšņi pienāk mans audzinātājs pie durvīm, met mana roku, un, kad es pieeju viņam klāt, viņš saka, sakrāmē somiņu un nāca koridorī. Un es domāju, ko nu es esmu tādu nogrēkojis. Es sakrāmēju savu somiņu un iznāku koridorī, viņš man vēd garderobē un atais garderobas logu un saka, un tagad tu fiksi pa to logu ārā, pa mežu, ārā uz dzelzceļu, pa Brīvības ielu neej, uz dzelzceļu, gar dzelzceļu malu ej uz māju, jo tevi gaida skolotāja istabā milicis. Pie nama durvīm stāvēja viens privātā gara auguma, un es pilnīgi apzinājos, ka viņš gaida mani. Es jau varēju iet kaut kur citur, bet es gāju pretīm pilnīgi. Iegāju iekšā, vēl aizcīt durvis aiz viņu, aiz sevis. Un tad viņš ienāca, un tas bija 50. gada novembris, un tad viņš teica, kad es esmu apcietināta, un ka man vedīs pie mammas un brāļa.
49. gada 13. martā man dēls piedzima, un 21. maijā mani izsūtīja otrais. Izsūtīja ar mazo dēliņu. Vīram pateica, ja tu gribi būt arī tāds pats izsūtītais, tad liedz galdā pasi un brauks pa etapu kopā ar ģimeni. Nu, viņš pasi tomēr galdā neuzlika. Viņš palika tur uz vietas. Nu, tad jau mēs bijām gudri. Nebija vairāk, kas brauc 49. un 50. Tiem nekāda salīdzinājuma nevar būt, kas pirmoreiz brauc. 49. kas tika izsūtīti, viņi jau zināja, uz kurien brauc. Viņi paņēma līdzi visu, ko maz varēja. Pat ņēma produktus un, nezinu, instrumentus un visu, ko līdzi. Mēs jau nezinājām uz toreiz. Tad jau mēs zinājām, kas pa lietu. Nu, cik mums bija toreiz mānas, mums jau nebija nekādas mānas, ko ņemt tās. Mēs paņēmām visu pa tīro līdzi. Ko mēs varējām panest, to mēs arī nesam. Un tas, nu kā tu, ja tu strādāji par skolotāju tenīs laikos, bija jāparakstās uz Ļeņina un Staļina rakstiem. Un tas interesantākais bija tas, kas mūs tur ņēma, ka ļoti svarīgi tā grāmatas tādas briesmīgi, ka tās noderēs visur, kur tu. Un viņas mums bija sapakotas tādās lielās pakās, un vissmagāko to paku mēs vienmēr stiepām. Tas bija kopotie Ļeņina, Staļina raksti, kā es tagad atceros. Ļeņina vēl bija tādā krēma krāsā vākos, un šausmīgi daudz. Tā mēs viņus arī aizvedām līdz tā izsūtīšanas vietai. Arī pusplikus paņem mūs. Mamma viena skolotāja, 3 mēs bērni. Kas tam mums bija rudens metrīši kaut kādi, zābeciņi kaut kādi kājas, un ka mums uz alūksni atveda. Viens prasa, kāpēc mēs tik pliti esam. Es tā tagad atceros, tad man jau 12 gadi bija. Mamma teica, mums nav ko vairāk ilgumkurā. Es paņemu tikai savas lekcijas, un sagatavojusi es esmu, man tagad vedīs projām. Melābērktārā stāv mašīna. Tad tie zaldāti, tādi puiši bija, man bija virtuvē stāvēja kasta ar āboliem, jo mēs jau privāti mājā tur Pārdaugavā dzīvojam. Viņš man saka, tas viens, paņem kādus āboļus līdzi. Es teicu, nē, es neko neņemšu. Tad viņš pats bija dabūjis kaut kādu maisienu zaldāts un ielicis man bija segas iekšā, spilveni un to sāboļus ievērst pa starpu. Nu, un tā man iesidināja Melnā Bertā un aizved. Es tikai bišķi dabūju redzēt, ka te uz čeku uz stabilu. Tur kādu laiku man bija, es domāju, nu to nu es sapratu, kas tā par iestādi ir, bet tur ilgu laiku man ārā neved no turienes no to mašīnu, un ar to pašu mašīnu man aizved atpakaļ, aizved man uz pārsūtīšanas cietumu. Centrāla cietumā arī bija šausmīgi smaka, bija es atceros. Un mēs bijām ar iedomāties, ienākam kamerā, noģēbušies baltās blūzītes, pionieru kakloti ap kaklu, un Inārai vēl bija tādas zīmītes, vēl es atceros. Un mēs stāvam, visus mums skatās, tur jau cilvēku pilns, tur cietumi bija pilni. Bērni bija vieni paši gaidīja vecākus, vecāki gaidīja bērnus, kurus pirmos paķers. Un tagad ienāk tas viens NKVDšniks ar tādu, nezinu, kas viņam bija kā kārtēm rādi tās, nezinu, kas tas bija, tagad neatceros tāpat, šitā visu laiku sitas jau pa tiem zābakiem, un šitā mamma saka, sņemīte все это. Nu, mamma liek mums noņemt, mēs noņēmām. Man liekas, mēs miskasti izmetam, es kā tagad atceros, bija kāda miskasti, mēs to izmetām. Tur bija tumšs tāds ļoti nejauks cietums. Kamera pilna bija jau. Silts laiks jau bija, es atceros kaut kā. Ja? Nu, burtiski nebija, kur nogulties tajā kamerā. Ja? Nu, un tur mēs diezgan ilgi bijām. Nu, es nezinu, nedēļu vismaz. Ja? Nu, par cik bērnu vēl bija maz, tātad mēs bijām visi kopā ar sievietēm. Ja? Nu, es līdz šim laikam atceros nepatīkam to gaisu un tā tālāk. Un cilvēki bija laimīgi, kad viņus izsauc, ja? Kad viņi brauks tālāk, tāpēc, ka tajā kamerā sēdēt, tas bija ārkārtas kaut kāds.
vai pārsūtīšanas cietumā manīm rādījuši, ka mums laid uz прогулкара, uz pastaigu, te rādīja pirkstu un teica, интересно, что этот ребенок, наверное, за хулиганство, kad es tur sēdēju. Naktī atkal, lai neviens neredzētu, visi tur ķēdē, tad viens pie otrā turās klāt un solis pa kreisi, solis pa labi šaus. Un mēs jau to soli pa labi, ne pa kreisi netaisījām, nekur un taisām vagoniem. Vagonā iesēdināt, tas sāk braukt.